Sanākt kopā, lai uzzinātu, izpētītu un klausītos. Tāds ir Dabas koncertzāles, kas šogad notika jau 11. reizi galvenais mērķis. Aizvadītās nedēļas nogalē par Dabas koncertzāles mājvietu kļuva Zaļnieku muižas parks. Mums katru gadu ir cits varonis, bet tā kā mums par augiem bija, par putniem bija un par zīdītājiem mums nav bijis. Un tāpēc šogad mēs izvēlējāmies zīdītāju, jo mūziķis Sējāns vienkārši Latgalē savā lauku mājā vienreiz ieraudzīja sikspārni un teica, mēs varētu par sikspārni šogad. Un tad mēs sapratām, ka sikspārnis ir zīdītājs un tas bija pieņemami. Un arī abi zinātnieki Viesturs un Gunārs piekrita. Un tad mēs veidojām Dabas koncertzāli par sikspārni. 3 stundas pirms koncerta parkā ap 10 radošajās darbnīcās varēja zīmēt, līmēt un uzzināt daudz ko jaunu par šīs reizes galveno varoni sikspārni. Kas ir tas, ko uzzinājāt, jeb viss jau bija zināms? Mums mājās sikspārņi dzīvo, dažus gadus dzīvo, dažus nedzīvo. Dažas ziemas ir ziemojuši pagrabā, citas ziemas nē. Es uzzināju par tiem būrīšiem, ko viņiem speciāli taisa tādas, bet esot uztaisīt var, bet iemājošanas iespēja diezgan maz, dažreiz 10 gadi jāstāv tukšam, kamēr iemājo. Tad bija interesanti arī par šiem te, es nezināju, ka zilnas ir un zeņi ir pie vajadzīgi sikspārņiem, jo tur viņas mainās, tur tie izskaļ caurumus sikspārņi iedzīvojās, un tas tā bija, ka tā sajiet kopā. Mums tā likās, ka zeņi dzīvo savu dzīvi un sikspārņi savu, bet izrādās, ka viņi viens ar otru dzīvo. Pasaulē dzīvo ap 100 sugu sikspārņu, bet Latvijā mīt 16 no tām. Bieži vien sikspārņu mājvietu atrod vecās mājās pie griestiem, bet sikspārņiem tiek gatavot arī speciāli būrīši. Turklāt priekšstats, ka sikspārņu augumā padevušies gana lieli, esot aplams. Tā ir, ka saskatās tās ārzemju šausmu filmas. Bet mums tepat dabā uz vietas tie sikspārnīši ir mazi. Viņi ir tāda, lidojošā pele un tādā peles lielumā. Tāpēc arī mājiņas ir mazas. Tā kā viņi tos savus spārniņus pieglauž, tad viņi ir tādā pelītes izmērā. Pa ziemu viņi dzīvo pagrabos, dažādās ēkās, kur ir konstants vēsa temperatūra, un pa vasaru viņi dzīvo dabīgās mītnēs koku dobumos, kaut kur aiz kādām koku mizām, un mēs varam pagatavot arī šādus būrīšus. Šeit mitināsies sikspārņu māšu kolonija, kura tad arī auklēs un audzinās savus mazuļus, un tas būs kaut kur no maija līdz jūlijam aptuveni. Katram Dabas koncertzāles varonim pieprasījums šoreiz bija ļoti liels. Uz pasākumu biedrušies ap 11 000 apmeklētāju no visām Latvijas malām. Sieva izlēma, ka jābrauc, kāpēc ne? Ko jūs gaidiet no šī koncerta? Ja godīgi atpūsties, mazliet relaksēties, paklausīties kādās interesantas skaņas. Ik vasaru dažādās Latvijas vietās notiek 2 Dabas mūzikas koncertzāles pasākumi, un ik gadu komponists sacer speciālu mūziku koncertzāles varoņiem. Un šogad ir ļoti īpatnējāk nekā citus gadus, un tiešām sikspārniska mūzika. Kāda ir sikspārniska mūzika? To vajag klausīties, un jā, viņa ir ļoti atšķirīga no citiem gadiem. Jo sikspārnis ir tā, arī mūziķi tā uztver, ka sikspārnis ir šī pasaule un it kā tā pasaule, tā varonis starp 2 pasaulēm. Un līdz ar to mūzika arī atspoguļo šīs 2 pasaules.
Thank you.